Mani sauc Grieta Veinberga. Šobrīd es strādāju Angurs vidusskolā par datorikas skolotāju. Man ir tāda sajūta, ka aplis ir noslēdzies, jo pirms 12 gadiem es šo skolu absolvēju kā 12. klases skolniece. Šobrīd esmu atgriezusies ar to direktoru, kas bija tajā laikā. Es tur jūtos kā mājās un ir tiešām forši strādāt un darboties. Tas, kad es vispār esmu skolotāja, ir drusciņ pārsteigums arī man, jo es, ja tā var teikt, uzaugu tādā diezgan trakā klasē. Es domāju, nē, nekad mūžā es nebūšu tā, kas stāv priekšā un karo par uzvedību un māca. Bet, jā, kaut kā tas man ir atvedis. Tas tā vienkārši sakart. Es uzreiz nevaru teikt, ka tā bija mana izvēle vai ne, tā bija izvēle, bet tā bija tāda iespēja. Un īstenībā ir ļoti, ļoti forši, un es tiešām jūtos kā savā vietā. Tas ir sirdsapziņas skolotājiem, jo, jā, tur ir daudz aspektu, plus un mīnus, bet ir ļoti, ļoti forši. Es nolēmu kļūt par skolotāju, jo pirmām kārtām tā ir krāsaina ikdiena. Katra diena ir pilnīgi savādāka skolā. Otrā lieta varētu būt tā, ka skolā ir ļoti daudz izaicinājumu ikdienu, ik stundu, un man patīk iziet ārpus komforta zonas un piedzīvot daudz un dažādas izaicinājumus savā ikdienā. Trešā lieta ir tāda sajūta, kad es veidoju labāku Latviju, veidoju labāku pasauli, jo es varu ieguldīt un dot zināšanas mūsu nākotnes sabiedrībai. Tādējādi ir sajūta, kad kādam tas ir jādara. Darbiņš nav vienkārši, bet tiešām tāda lielāka mērķa labā ir forši to darīt. Pirms vairākiem gadiem, kad es sāku bija informātika 5., 6. un 7. klasē, bet šobrīd jau tas ir izaudzis par jaunu projektu, Skola 2030 projekts datorika 1. līdz 9. klasītei. Tā atkal bija tāda sakritība, jo tad, kad es meklēju darbiņu, man bija 3 varianti, kuru un ko darīt, un tad man likās, nē, datorika, tas tiešām ir par mani, jo tas atkal ir mainīgais ritms, tas visu laiku ir tā kā attīstās un iet uz priekšu, un tās ir tehnoloģijas, un man likās, jā, šis ir tas, kur varbūt nebūs jācīnās par uzvedību, jo visiem tas interesēs, un būs ļoti, ļoti forši, un var izdomāt rītīgi foršas un radošas stundas. Es biju bērnu kopšanas atvaļinājumā, un man piedāvāja piedalīties vienā konferencē, un tad īstenībā es nestrādāju, nedarīju neko, jo bērnu kopšanas atvaļinājums tā ir svēta lieta, un es nekādiem projektiem nepiekrītu, bet šī viena konference man likās, nē, es to gribu, man atkal vajag sevi izaicināt, un es gribu izrauties no mājas, sataisīties un aizbraukt uz konferenci. Un tad es tur konferencē stāstīju par to, kā es veidoju metodiskos materiālus tieši ar robotiņiem, robotikā. Man pienāca foršs kungs klāt un uzrunāja, kad ir tāda lieta, kad varētu tapt Latvijā pirmā datorikas grāmata skolēniem tieši. Tajā man brīdī likās, ka tāds wow, jo es katru gadu augustā meklēju, vai tad kaut kas jauns nav, un tad tāda vajadzība ir jūtama, kad to vajadzēja, bet ka es to pati varētu darīt, tas man nerādījās lielākajos sapņos un lielākajos murgos. tā kā nezināju. Bet tad es padomāju, apsvēru, domāju, nē, es gribu šito izaicinājumu, es to varu, jo es zinu saturu, es zinu metodiku, un principā tas mans sirdsdarbs ir vienkārši jāuzliek uz papīra. Jāsaprot, kā to iedot skolēniem un palīdzēt skolotājiem. Datorikas grāmata 4. klasē ir veidot no 5 nodaļām. Par paraugu ir ņemta jaunā programmas paraugs no Skola 2030. Tā arī ir, kad pirmā nodaļa vairāk ir par tādu informācijas saprast, kas ir droši, kas nav droši, kāds ir apdraudējums tīmeklī. Un tādi vispār pieņemamas lietas, par ko mums ir jāparunā. Tad otrā lieta ir par attēli, otrā nodaļa ir par attēliem un video materiāliem, ar kādu mērķi mēs viņus uzņemam, kā mēs viņus apstrādājam, un ka mēs nevaram fotografēt, un arī nevajag visu, ko vien mēs ieraugam. Trešā nodaļa ir vairāk par to, kā tad mēs varam sekot savai pareizrakstībai datorā, jo tur ir drusku vienkāršāk nekā burtnīcā. Tur uzreiz ir iespēja, ka dators parāda, kad ir ielaista kļūdiņa, bet ir jāsaprot, kā tad mēs šo te uzliekam un kā tas dators parāda. Jo man ļoti patīk izteiciens, ka dators ir tik gudrs, cik tā lietotājs. Un dators nevienā brīdī mums nedara kaut ko sliktu, bet ja mēs nemākam ar to tikt galā, tad droši vien jādomā, vai mūsu spējas pietiek, lai ar viņu sadarbotos.
Un 4. nodaļa ir par to, kā tad veido prezentāciju, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tas visu dzīvi, vismaz visu skolas laiku noteikti noderēs, jo jā, kā saka, ļoti daudz citos mācību priekšmetos prasa šo te prezentācijas veidošanu, un šeit noteikti ieslēdzās šī te starppriekšmetu saikne, jo man interesē tas tehniskais risinājums datorikā, bet saturu vienmēr mēs salāgojam ar kādu kolēģi, lai tas ir jēgpilni un lai skolēnam arī ir vieglāk. 5. lielā lieta, kas ir tiešām, es saku lielā, jo tas ir procentuāli visvairāk aizņem no šīs grāmatas, ir Scratch. Tātad mēs sākam 4. klasītē jau programmēt, sākam ar vizuālo programmēšanas vidi Scratchu. Un neslēpšu, ka šis jau skolēniem patīk visvairāk, viņi visvairāk ar šo aizraujās, bet tā arī ir nākotne, tas tikpat svarīgi kā Words un PowerPoints, tāpat ir arī šī programmēšana, jo tas attīst loģisko domāšanu. Ja mēs paskatāmies sīkāk, kas tad ir šīs grāmatas katrā nodaļā, katrā atvērumā, tad katra nodaļa sākas ar to, ko tad skolēns apgūst šajā nodaļā. Ir izdalīti jēdzieni. Arī visas grāmatas iekšā var redzēt jēdzienus izdalītus tādos mazos ekrāniņos, monitoriņos, lai izceļās un lai vieglāk ir saprast, kas tad ir būtiskais. Un tad katrā nodaļā, katrā stundā ir teorija. Un tad, protams, stundas beigās ir praktiskie uzdevumi, kā tad mēs šo teoriju liekam dzīvē. Jo, izlasīt ir viens, bet praktiski izmēģināt ir pavisam cits. Un ļoti svarīgi man likās šajā grāmatā pielikt arī digitālo saturu. Jo viens ir tas, ka tas diezgan varbūt strauji mainās un ir jāpaskatās, bet šī brīža skolēniem uztver pavisam ir mainījusies, un bieži vien viņš varbūt negribēs lasīt šo vienu A4 lapu, kas varbūt parastam neliktos tik daudz, bet negribēs, vai nevarēs, vai būs kāda cita, tad viņš var noskanēt QR kodiņu un paskatīties, kas tad šeit ir apakšā. Un, protams, ļoti svarīgi, ka skolēns katras stundas beigās sevi novērtē pēc STAP principa. Katras stundas beigās ir tests ar atbilžu variantiem, kur skolēns var pārbaudīt sevi, atķiksējot pareizās atbildes un saprotot, kā tad ir veicies. Es jau minēju, ka skolēnam šī grāmata palīdzēs, ka tas veicinās šo patstāvīgo mācīšanos, kad varēs patstāvīgi apgūt gan teoriju, gan praksi, gan QR kodus, bet ir svarīgi padomāt arī par otru pusi, par skolotāju. Un pirmkārtām tas ļoti atvieglos skolotāju darbu, jo nebūs jāmeklē vairs 101 vietnē, kā tad kvalitatīvi novadīt un kā sameklēt teoriju un uzdevumus vienām 40 minūtēm, vienai mācību stundai. Jo šobrīd tā ir, ja nav tā mācību grāmata, ir jāpavada diezgan liels laiks. Materiāli jau šobrīd ir, nav vairs tā kā pirms dažiem gadiem, kad es sāku, ka nebija, bet tas tiešām ir liels laika patēriņš. Un skolotājs jau šobrīd ir vairāk kā tāds mentors klases priekšā, un viņam ir jāvada šis process. Un viņam ir jābūt klāt, ja kaut kas nesanāk, vai ir kaut kādas tehniska ķibela ar datoru, vai mazums viņam ir slinkums izlasīt, un tad ir tas skolotājs, kas viņam izlasa, tad skolotājs vada šo procesu un ir līdzās, un kā mentors palīdz skolēniem apgūt šo mācību vielu. 4. klase ir tā, no kuras tad sāka šie summatīvie vērtējumi. 1-3 posmā tie ir mazāk vai ir tikai dažos priekšmetos, bet 4. klasītē ir jāsāk vērtēt visi, arī datorikā. Un vēl viens tāds liels atbalsts skolotājiem būs skolotāju grāmatā šie te izstrādātie 6 pārbaudas darbi. Pirmais ir diagnosticējošais darbs, tad, kad bērniņš skolēns atnāk uz 4. klasi, tad, kā jau es minēju, saprast, vai viņš jau pirms tam ir redzējis kaut ko no datorikas, vai viņam šis ir pirmo reizi, tas tiek redzēts. Un katra temata beigās ir pārbaudas darbs summatīvajai vērtēšanai. Katras stundas beigās ir šie STAP vērtējumi, kurus skolēns pats sev var novērtēt, un skolotājs var ielikt formatīvo vērtējumu šajos žurnālos digitālajā vietnē. Vēl noteikti jāpiemina, ka šobrīd Latvijā ir ļoti dažāda situācija tieši ar 1.3. klasīti. Citās skolās datoriku viņi apgūst, un citās neapgūst. Ir uzrakstīta arī paraugu programma 1.3. klasē, bet tas bija ļoti liels izaicinājums saprast, kur tad mēs šajā 4. klasītē sākam, jo tiešām ir dažādi. Ir skolās, kur to apgūst un kur to neapgūst. Bet
tomēr es centos pieturēties, kā es jau teicu, pie tās paraugu programmas, bet es arī kāpu drusciņa latiņu augstāk un liku klāt grāmatai tādas lietas, ko varbūt viņi apgūst tikai nākotnē. Piemēram, koordinātu plakni matemātikā iespējams apgūst tikai kaut kad vēlāk, nevis 4. klasē, bet skrečā tas ir ļoti būtiski, lai saprastu, kur gariņš iet, par X un Y asi, tur īsti savādāk nemaz nevar. Un tad saprast tādu vidējo, kam ir tā pieredzīta, pirms tam bijusi, kam nav, un iedot arī tādu bonusiņu tiem, kas saka, izcilniekiem, 9 un 10, un tad, saprast, lai tā grāmatiņa iedod visiem šo te, vai starta kapitālu, vai vidējo, vai jau ar kaut kādu izaugsmas iespēju, un, lai visi var apgūst pēc savām spējām. Tieši par praktiskajiem uzdevumiem, tad tas mērķis ir bijis tāds, ka mēs sākam no pavisam vienkāršām lietiņām, kā vispār apgūst šo te teoriju un izmēģinam. Protams, tad sākas arī šī diferencēšana, paliek arvien grūtāk. Un arī skolotāja grāmatā būs vēl komentāri par to, kā tad mēs varam vēl attīstīt šo te uzdevumu vai to pašu teoriju, kā tad es saku, palīdzēt katram skolēnam pēc viņa spējām. Šī grāmata ir balstīta uz manu praksi, jo tad, kad man atnāca šis piedāvājums rakstīt šo grāmatu, tad es noteikti teicu, kad termiņi var būt tikai tādi, kad es to izmantoju savā pieredzē, jo es saku, es nespēju iedomāties uztaisīt uzdevumus un teoriju, ka kopš tas nav izgājis caur, labi, tā ir tikai viena klase, viena skola pie manis, bet tomēr tas iedeva ļoti, ļoti milzīgi, un tā arī tā grāmata tapa, kad es uzrakstu vienu, izdomāju vienu, aizēju uz skolu, un saprotu, nē, būs pavisam savādāk, un tas arī, tas ir, man liekas, tāda neatsverama mana iespēja, kad es varēju tā darīt, kad es varēju to eksperimentēt savā klasē, un ka viņi ir būvēti uz reāliem pierādījumiem, reāli saturu. Es esmu arī saviem skolēniem stāstījis par to, kad es rakstu mācību grāmatu. Protams, 4. klases skolēniem liekas, tur mācību grāmatu, viņš ir pilns soma, vai ne? Tas varbūt neliekas kā man, ka tā ir pirmā, man pirmā. Bet ne, viņi īstenībā ļoti priecīgi, un viņi arī tiešām piedalās un dod to atgrieznisko saiti. Un viņi arī, es arī viņiem prasu, bet jau ir tā, kad gāja jau grāmatas vidū vai uz beigām, tad jau viņi paši nāca ar ieteikumiem un teica, šitas ir labi, šitas nav, varbūt kaut ko vēl ieliekam. Varbūt kādu attēlu vai kaut kā, viņi ļoti priecīgi bija par iespēju man palīdzēt. Šī datorikas 4. klases grāmata būtu vērtīga jebkuram skolotājam tieši tā iemesla dēļ, kad nebūs vairs jāpatērē laiks meklējot daudzās un dažādās vietnēs, kas ir pieejams. Varēsiet paņemt pamata saturu, pamata teoriju, pamata uzdevumus un arī to, kā skolēni sevi novērtē. Un, protams, ja būs iespēja un vēlme kaut ko meklēt, var meklēt vēl klāt, vēl interesantākus uzdevumus. Bet tas tiešām, un tas arī ļoti atvieglo skolēnu ikdienu, jo noslēpums, ka skolēniem ir gan slimošanas, gan sporta spēles, gan dažādi ceļojumi. Un tad ir šis viens materiāls, ir tā grāmata, kur viņam paskatīties un izlasīt, un viņš nav skolā, bet neko nav nokavējis, jo arī šobrīd, ja es uztaisu šīs 40 minūtes skolā, tad pēc tam vēl to izstāstīt kādam, kas ir bijis ceļojumā, ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un tā grāmatiņa tiešām būs noderīga un atvieglos ikdienu. Varēs tās stundas taisīt vēl foršākas.